Labdien! Šodien es gribētu parunāt par teātri, bet faktiski nevis par pašu teātri, bet par iespaidu, ko uz mani atstāja Jaunā Rīgas teātra izrāde Arkādija pēc, tā teikt, Toma Stoppārda scenāriju. Jau laikam kāds 3 nedēļas pagājuši kopš tā piedzīvojuma, kad 5 stundas tika pavadīts teātrī, un kaut kā turpina nākt visādas domas un tēli, un atmiņas, un fantāzijas, un asociācijas, un tad es domāju, laikam jau tas nozīmē, ka kaut kas par to ir jāpareflektē. Izvēle bija vienīgais par to, vai par to uzrakstīt, jeb, tā kā es esmu izvēlējies izveidot tādu video vēstījumu vai video blogu, rakstīt prasīt tos vairāk laika. Tāpēc es mēģināšu ierunāt tās galvenās domas, kuras iespējams interesēs arī citiem. Tad, lūk, tas, kas varbūt tā pati centrālā lieta, kas man aizķēra, kur varētu likt par tādu apakšvirsrakstu tam, ko es tagad saku, bet par tādu apakšvirsrakstu, kas visu domu neietver, bet kas ir tā kā intuitīvs ceļvedis, intuitīvs azimuts, kurš ved tālāk. Tad tas netiešā veidā izpaudās izrādē arī, bet par to bija izteikuši šo domu Guna Zariņa, kur spēlē Lady Crow. Šī doma bija izrādes programmiņā. Bez tam ir vērtīgi paskatīties arī ielinkot to, ko aktieri viens otram ir stāstījuši par dažādām tēmām saistībā ar šo lūgu, gatavojoties izrādē. Tas ļoti laba lieta, kas Jaunajā Rīgas teātrī notiek, kad aktieri veic dziļus pētījumus un viens otru to iepazīstina. Tad Gunas Zariņas, cik es saprotu, personiskais jautājums bija, ko lai dara, ar ko lai nodarbojas aristokrātu sieviete, pēc nosacītā 35 vai 40 gadu vecuma. Ja, tad un attiecinot to uz notikumiem Lugā, tad mēs redzam Lēdiju Kromu, kur tā kā viņa nekur īsti nav piesiet viņai, teiksim, visu laiku ir par kaut ko norūpējusies. Viņas meitai Tomasīnai, lūk, sākumā ir 14 gadi, beigās 17 gadi. Jā, un meita nodarbojas ar kaut ko pavisam citu, un ko lai tā māte dara? Kas ir viņas, teiksim, mērķis tagad dzīvē? Vīrs, tad Lēdijas Kromas vīrs, uz skatuves nav redzams, bet viņš to vien dara kā medī, šaudās, ja? Šauj tur putnus un dzīvniekus un trušus un kaut kādas pārsvarā, teiksim, nevis tādus briežus vai mežcūkus, bet kaut kāds tāds sīkus radījums. Ar atsakot, mēs saprotam, ka šis pāris tā kā ir puspašķīries, ja? Un šī Lēdija tāda
nelaimīgi, viņi ir visādām histēriskām izpausmēm, viņi tad nepiepildīti, tukši, ja. Nu, Gunai Zaļņai perfekti izdodās viņu nospēlēt, bet tad, kas saprotams, viņai ir radies arī, personisks jautājums, bet kādai tad viņai būtu bijis jābūt šeit sievietei 19. gadsimta sākumā Anglijas laukos, kādai būtu jābūt viņas dzīvē. Bet kaut kādā ziņā tas sasaucas arī mūsdienu jautājumiem. Kādai jābūt ir mūsdienu sievietes dzīvē pēc 35, 40 gadu vecuma. Pieņemot, ka viņa līdzīgi kā Lēdija Krauna ir dzemdējusi 20 plus gadu vecumā. Atstāsim pagaidām šo jautājumu atklātu. Tas, kas man, tas caurvīja elements, tā caurvīja tēma šajā izrādē, it kā nozīmīgi, bet te daudz laika netiek veltīts. Tomēr viss skatuve ir piekrāmēta ar kaut ko, kas saistāts ar dārza arhitektūru. Tad, kādu vidi tad šie aristokrāti grib redzēt sev apkārt. Un ir pilns galējības. Viena galējība, kur viss ir perfekti izkopts, kur ir celiņi un taisni dzīvžogi un apgriezti koki, un ir otra galējība, tāds mežonīgums, tāds pirmatnējīgums, kur ir drupas un, kā Lēdija Krauna, tur jūt uzplūdā kliedz, dubļi, man skaistais ezers tagad ir pārvērties par kaut kādu dubļu peļķi un tam līdzīgi, ja? Un atsakot, mēs redzam, ka šī arhitektūra, šī dārza arhitektūra tiek vesta tādā dekadences, es teiktu, virzienā. Tā kā nevis kultūras virzienā, bet antikultūras virzienā, ja pirmatnējības virzienā. Ja, teiksim, kultūra pārvēršas par mežonību. Mežonībā tiek saskatīts kaut kāds īpašs šarms. Es jau teicu, viņi mēģināja to vārdu dekadence. Jā, man tā liekas, ka tas ir ļoti raksturīgs gan šai izrādē, gan vēsturiskam periodam, un tas kaut kādā ziņā saistīts ar mūsdienām arī ir. Bet tas interesantais, manuprāt, ir tas, kas ir, kā autors, kā Toms Stopards to pasniedz. Es teiktu ar tādu poētisku huligānismu. Un tas Toms Stoparda rokraksts, kurš jau ir zināms kaut vai no man no filmas, teiksim, Rozenkrants un Gildersteins ir miruši, kur ir tāds līdzīgs piegājiens, teiksim, vai teiksim, kā tas ir, tas piegājiens, kas ir Beketa lugā, Gaidot Godo, kur ir kaut kāda bezjēdzība, kur ir kaut kāds pagrimums, kaut kāds, teiksim, pazutušais dievs, kur nav ideālu, ja? Vai kaut kā līdzīgi, manuprāt, līdzīgs piegājiens ir arī, piemēram, Oskaram Vaildam, ja? Slavenā Doriana Greja ģīmetne, ja? Un arī dekadence, pagrimums, tad
ceļš no kultūras, no sakoptības uz nesakoptību. Jau uz pirmatnējību. Un tas kaut kā asociējās, protams, ar Arkādiju. Nu, Arkādija ir, mēs zinām, apgabals Grieķijā Peloponēsas pussalas vidienē, kas tiek uzskatīta par tādu dzejnieku dzimteni, bet kas raksturīga tādu mežonīgu dabu. Tur nav nekāda lauksaimniecība vai derīga līdzena. Tur ir kalni, grāvas un krūmi un upītes. Garlaicīgi tur nav. Bet tā ir acīm redzot visu kaut kāda ļoti svarīga ideja Eiropā. Ne tikai varbūt 19. gadsimta sākumā, par ko ir runa šajā, kas ir laikmets, attēloties laikmets šajā lugā, bet kas ir bijusi gan agrāk, gan vēlāk. Un šeit jāpiemina, ka mums taču Rīgā arī ir Arkādijas parks. Ja? Tātad šī ideja, tā nav tikai senā Grieķija, tā nav tikai 19. gadsimta Anglija, tā ir arī Latvija kaut kādā ziņā. Ja? Un tur ir arī tas jautājums, vai šī te dekadence, kā es to nosaucu, kas tiek pasniegta tādā poētiska huligānisma stilā, vai viņa ir arī kaut kādā ziņā mūsu interese, vai tas ir latviešu stils, teiksim tā. Un es teiktu, laikam jā. Jo tad Jaunam Rīgas teātrim šī izrāda ir īpaši ar to, ka būtībā ar to 19. gadu beigu iestudēju un faktiski sākās tas Jaunais Rīgas teātris, kāds tas ir tagad, ar to auru, kāda viņam ir tagad, ar to pievilcību, kāda ir teātrim, uz kuru nāk, visādi cilvēki. Es teiktu tā, uz tiem Jaunā Rīgas teātra skatītājiem arī interesanti skatīties. Saukt viņus par sabiedrības skrējumu, tas kaut kā nodrāst un nepareizi. Bet tur var redzēt tādu smalkumu, kas ir pievilcīgs tajos cilvēkos, ar ko tu kopā apmeklē teātri. To var redzēt gan manierēs, gan apģērbā. Tas kaut kā palīdz turēt rokas pulsu. Var teikt, ka tas ir kaut kas tāds, ko Jaunais Rīgas teātris ir gan formējis, gan veidojis, gan par šo skatītāju zāles attīstību mūs informē. Ja, tad arī starpbrīžos, ne tikai uz skatuves. Poētisks huligānisms. Tas kaut kādā ziņā man saistās arī ar tādu slikto puišu tēlu. Ja, sliktie puiši ir interesantāki nekā labie puiši. Ja? Jo sliktie puiši, viņos ir vairāk testosterona. Sliktie puiši ir patstāvīgāki, viņi ies savus ceļus, viņi neklausīs mammai. Un tas ir interesanta lieta gan personiski, gan arī kulturāli, gan valstiski, gan arī no mākslas viedokļa. Ja? Tātad
tātad šis te poētiskais huligānisms, bet dekadence, pagrimums, iešana atpakaļ. Bet no otras puses, tā ir analīze arī. Teiksim, es savā ikdienā, ko es daru, es arī interesējos par pagrimumu, par pagātni, par jautājumu, kā radās problēma. Ja, tad, ja mēs gribam saprast problēmas saknes jebkurā jomā, mums ir jābūt tādiem dekadentiem, mums jādekonstruē realitāte. Un, tas ir kaut kādā ziņā interesanti, bet tur ir kaut kas tāds, kas ir bīstams un kas ir atbaidošs. Tātad, kur ir tas Doriana Greja ģimetnes, teiksim, tā ideja, vai ne? Būtībā cilvēks, kurš degradējās. Līdz ar to mums šī dekadence, šī dekonstrukcija baida. Bet izeja jau ir tajā, ka mēs to darām prātā. Ka mēs savā ikdienas dzīvi neveidojam par dekadenci, ja? Ka mēs nepārveidojam brīnišķīgu parku par kaut kādu purvu. Ja? Kad, ja tas notiek uz skatuves, tad, labi, ja? Lai būtu. Jo tas ir arī, man šis virziens atgādina arī to latviešu dziesmiņu, ja? Un smaidīdami mēs grēkā grimsim, ja? Kā rozes ziediņš atvarā. Varbūt tikai vajadzētu teikt nevis smaidīdami, bet iesmiedami. Ja? Tad virzienu uz priekšu labāk var redzēt, ja mēs redzam virzienu atpakaļ. Protams, tur svarīgi arī tas, ka personāžs, par kuru daudz tiek runāts, izrādē ir Lords Bairons. Tur ir bēdu lejie paskatās uz Lordu Baironu ģenealoģiju, ja, kas tur notiek viņa ģimenē, jā. Kaut kas tāds notiek arī daudzās mūsu ģimenēs, kas Lordam Baironam ir noticis. Un Vils Daudziņš savā lekcijā, uz kuru ir arī linki teātra mājaslapā, viņš to ģenealoģiju labi izstāsta. Protams, ir jautājums, kāpēc viņš bija tik populārs? Un kāpēc viņš turpina būt tik populārs? Ja? Arī kā poētiskais huligāns, tāds kā dekonstruktors, kā, teiksim, baidītājs ar dekadenci. Varbūt. Bet, tur jau Vils Daudziņš arī labi izstāsta par to, cik sarežģīta ir vispār aristokrātijas struktūra Anglijā, ja? Un pēc tās struktūras baroni ir zemākā līmeņa aristokrāti, un, Lords Bairons tāds bija. Barons. Ja? Viņam tas tituls būtībā tika piešķirts ļoti dīvainā veidā, uzdāvināts, teiksim tā, nepelnīt uzdāvināts. Un te mēs atgriežamies pie tā Gunas Zariņas jautājumu, ko tad darīt aristokrāta sievietei, kura vairs nav, teiksim tā, dzemdētājs vecumā.
kaut kādā ziņā uz viņas jautājumu jau atbild arī viņas meita Tomasīna, kurai māte, acīm redzot, ir nolīgusi tādu privātu skolotāju, kurš viņiem māca ģeometriju, piemēram, un visādas tur algebriskās funkcijas. Un mātei tas patīk, jā, ģeometrija, tas ir ļoti labi. Un tā Tomasīna viņa tajā virzienā arī attīstās. Atsakot, mēs redzam, ka kaut kādā ziņā mātes bezizējā atnāk meita, kura mēģina iet tādu ceļu, kā parasti iet vīrieši, kā tradicionāli gājuši vīrieši. Priekš kam sievietei ģeometrija. Bet mēs to redzam arī mūsdienās. Daudz meitenes cenšas apgūt to, ko pirms 100 gadiem vai pat agrāk, ko darīja tikai vīrieši. Ar atsakot, šis Lēdijas Kraumas jautājums, kur pārformulē Guna Zariņa, viņš nav jauns. Viņš nav, viņš, protams, ir vecs, viņš attiecās uz 19. gadsimta sākumu Anglijā, bet viņš arī ļoti mūsdienīgs, kas ir šodienā. Kas jaunai meitnē varbūt, ko es darīšu, kad man būs 40? Ja? Nu, lūk, un tā atbilde, jau, manuprāt, ir tajā aristokrātijas dekadencē. Tad kāda ir aristokrātijas funkcija sabiedrībā? Tad funkcija izsens gadu simtiem veidot, sevišķi Anglijā. Tad veidot cilvēkus, kuri spēj pārvaldīt valsti. Ja, tad veidot valstsvīru struktūru, valstsvīru tādu izglītību. Un tad sievietēm tur ārkārtīgi būtiska loma. Tad domāt par šo lietu, kādai jābūt tavai meitai, lai viņa labi audzinātu savus bērnus, kuri varbūt kļūst par Anglijas premjerministriem, bet kuri noteikti būs pēru palāts, jeb lordu palāts, kā tagad saka, ja? Locekļi savas izcelsmes dēļ, kur piedalīsies valsts darbā. Un tas nav tik vienkārši, ja, tad vēsture to pierāda, tas nav tik vienkārši izaugt valsts vīriem. Tas nav tā kā mums šodien, ja, tur vakardien tur kaut ko tur kop lopus, jeb kaut ko, es nezinu, tur mācīja bērniem to pašu matemātiku. Šodien tev ievēl saimā, un tu jau esi valsts vīrs vai valsts sieva. Tu jau vispār proti visu to, kas tur jāprot. Tu jau esi kompetents. Tik strauji tas uz priekšu neiet. Demokrātiju mēs arī varam uztvert kā dekadenci. Ja? Un kā tādu arkādiju, ja? Kā tādu mežonību. Un, manuprāt, šī doma ļoti atspoguļo to, kas Latvijā notiek. Un ja tā, tad man ir jādomā, kas tad ir Latvijas aristokrātija, vai kas tad ir Latvijas šī gadsimtiem veidotie valsts vīri vai valsts sievas. Tad, ja Angļu aristokrāti veidoja
Anglijas valsts pārvalde. Kas veidoja Latvijas valsts pārvaldi? Mūsu atbilde ir ļoti skaidra. Ja? Tie bija vācu baltieši. Tā man doma ir tāda, ka tad tie bija aristokrāti, kuri par daļai bija atbraukuši no Rietumē Eiropas, un kur bija apbruņota ar kristietību, un tad kristietības veidoto hierarhiju. Tad kristietības palīdzību varēja iestāties tālāk Eiropas Savienībā, ja, kuras centrs bija Roma, kas arī tika izdarīts. Un pa daļai tā hierarhija veidojās no latviešu un līvu virsēšiem, no viņu pēctečiem, no viņu dēliem, kuri, kā mēs zinām, tika arī vest uz Romu mācīties. Ja, un kuri pēc tam veidoja šo te vietējo aristokrātiju, kura, protams, kad migrēja, viņi bija saistīti ar citu zemju aristokrātiem. Protams, mēs varam pastīties arī uz kaimiņu tautu, uz lietuviešiem. Nesen bija Viļņā, tad viņu galvenajā muzejā, kā viņi precīzi sauc, aizmirst tikai. Tur ir ļoti zolītas ģenealoģiskās kartes, ja, par Lietuvas, nu kā nu tur katreiz sauc, ja, karalis bija tikai viens, ja, bet tad šie Lietuvas un Polijas dažādi nosaukumu vadītāji. Tur ir ļoti integrēti viņi arī ar Eiropas aristokrātiju. Un tāpat jau arī, ja mēs aizbraucam uz Rundāls pili, tur jau mēs arī paskatāmies ģenealoģiskās kartes, ja, kur, Kurzemes hercogs, protams, ir rados ar tagadējo Angļu karaļnām. Tad kaut kādā ziņā mēs varam teikt tā, ka Latvijā tā dekadence ir tik progresējusi, ja, ka šī te aristokrātija, kuras uzdevums ir veidot valsts pārvaldi, ir iznīcināt. Viņas nav. Ja, tad ļoti līdzīgs process, kā tas ir Krievijā. Dekadence pārākajā pakāpē. Bet ko lai mēs tur vēl sakam? Atkal jāatgriežas pie tā Gunas Zariņas jautājuma. Ko lai dar sieviete? Ja, tā kā viņas bērni paauguši. Viņai jāturpina tie bērni virzīt, nevis dekadences virzienā, bet kultūras virzienā. Un pēc tam mazbērni. Jo kaut kādā veidā, ja mums ir tomēr jādabū atpakaļ tāda valsts pārvalde, kur ir kompetenta. Pretējā gadījumā mēs jau kā valsts nevaram pastāvēt. Tas ir kaut kāds, teiksim, īslaicīgs veidojums uz kartes, ja, ar nosaukumu Latvija. Vārds sakot, šī te Liedijas Kraumas nepiepildītība, šis histērijas, ja, šis tukšums, viņš kaut kā uzrunā arī sievietes mūsdienā un arī sabiedrību mūsdienā. Un tas, ka uz šīs tēmas ir notikusi jaunā Rīgas teātra evolūcija,
Ja? Ka Jaunam Rīgas teātrim šis darbs un šī tēma ir bijis tik apaugļojoša. Nu, laikam tam ir nozīme. Nu, tas arī, laikam, īsumā. Ak tā, nē. Te vēl ir svarīgi. Uz skatuves centrālā persona ir Hannes Džārvis, kur ļoti urbīgi meklē, ja, un kurai izrādās ir taisnība, nu, visādu vēstures mītu, teiksim, atminēšanā, atšķirībā no diviem viņas oponentiem, ja, kuri arī kaut ko cenšas, bet kuri nav tik veiksmīgi. Nu, tas tā kā parāda arī, zinām, tad feministisku, varbūt, virzienu, tad kā pārākumu. Ja, nu redziet, nu sieviete var saprast, kas notika, tur es nezinu, 150, 200 gadus atpakaļ. Viņa labāk strādā ar dokumentiem, viņa neko neizdomā, neko nefantazē, viņa vienkārši vadās no faktiem. Ja? Un es to skatoties nevarēju neatcerēties mūsu Gundaga Grīnumu, kura, manuprāt, ar ļoti līdzīgu piegājienu dara tos darbus, ko viņa dara. Nu, viss galvenais interešu objekts, protams, bija Rainis un Aspazija, bet viņa tagad arī par Ivanu Kāju iznācis ir tāds zolīts klucis, var teikt, kurā ir Ivans Kājas dienas grāmatas un to komentāri. Nu, arī cilvēks, kas, teiksim, kuram ir detektīvu talants, deksme, kurš vadās no faktiem, ja? Nevis paslinko, kā dažreiz vīrieši to dara, un faktu vietā izveidot kaut kādu teoriju. Man arī tā patīk. Ja? Bet tad visu laiku teorijas apšauba. Nu, lūk, tad ir tā uz to paskatās, tad, teiksim, jebkurā Gundagas darbā ir detektīvu materiāls vismaz 100 tādām izrādēm. Kā ir šī, tad Arkādija Jaunajā Rīgas teātrī. Tāpēc, ka tas vēsturiskais jautājums ir, nu, ārkārtīgi sīks. Vai Lords Byrons varētu būt bijis kāda nezināma dzejnieka slepkava? Un ja jā, tad kas varētu būt par motīviem? Un tā tālāk. Un ap šo apaug viss, pa ko jūs tagad runāju. Ja? Bet, nu, tas ir tik sīks jautājums no literatūras vēstures viedokļa. Arī šajā gadījumā no angļu literatūras viedokļa, vēstures viedokļa, ka saku, jebkurā Gundagas Grīnums darbā tur varētu simtiem tādu atrast. Tur varētu būt seriāls, es domāju, par visādiem, nu, mīklainiem, jautriem atgadījumiem, faktus, par kuriem visi fakti, par kuriem ir savākti, un kur baltos plankumus varētu aizpildīt ar teorijām un fantāzijām, kā tur divi vīrieši tajā lūgā dara. Ja? Nu, es Gundagai piezvanīju, mēs abi uzjautrinājāmies par šo domu. Nu tā, paldies Jaunam Rīgas teātrim. Novēlu tālākas veiksmes. Visu labu!